Labdien! Mans vārds ir Elvis, un jau mazliet vairāk kā gadu esmu daļa no Ģertrūdes draudzes. Jā, bija diezgan interesants, kā es nonācu atpakaļ pie Dieva, un šeit visu izstāstīt šajā īsajā laiciņā būs pa neiespējami, bet mēģināšu tā īsumā. Tad es iestājos Alfā, jo mēs taisījāmies precēties ar sievu, kur jau bija Ģertrūdes draudzē, un viņa jau tad bija kristieta. Es gan biju iepriekš bijis tāds ļoti kategorisks ateists, zaimoju, es nebiju diezko labās domās par to visu, bet man burvīgā sieviņa bija kristieta, tad, protams, gribējās kāzas tādas, lai sieviņai ir viss tā, kā viņa ir sapņojusi, un tad, nolēmām precēsimies baznīcā, burvīgā Ģertrūdes baznīcā. Lai to izdarītu, bija jākristās un jāiesvētās, un tad, pieņemām lēmumu, kas iestāšos Alfā. Pirms tam bija radušies jau jautājumi dzīvot kopā ar kristieti. Tie jautājumi pašam radās aizvien biežāk un biežāk. Tās atbildes arī man šķita vairāk lika vairāk aizdomāties par to visu. Un nevar noliekt, kad arī es biju jau redzējis, kas pasaulē notiek, teiksim, ja mēs paskatāmies to pašu popkultūru, kas tur notiek, un kad svētas lietas tur diezko nevar redzēt, un tiek spiests tāds kaut kas ļoti slikts tajā visā. Un tas viss man lika arī nedaudz vairāk domāt par to, kad es redzu, kad ir kaut kāda sliktā puse, kaut kāds ļaunums, kas šobrīd uzdarbojas. Un tad jau jābūt arī tam pretējiem, tam labiem, bet apatās bija ļoti skeptisks. Bet es iestājos Alfā un iepazinos burvīgiem cilvēkiem, pilnībā izmainījās priekšstats par kristiešiem. Visu laiku sieva, Alfā, tur tuvojās tas notikums, tā man atgriešanās, un tas notika tieši nedēļas nogalē. Tā saucamajā nedēļas nogalē, tā pasākuma Alfa kursā. Man sieva visu laiku bija teikusi, ka ļoti liela iespēja kaut ko piedzīvot būs tieši nedēļas nogalē. Viņa man to tik bieži atkārtoja, kad es jau pats tam tā kā vairāk briedu. Bet viņa arī uzsvēra, kad, lai tas notiktu, man būs jābūt atvērtam un jālūdz, lai kaut kas notiktu. Un viņa man to visu laiku atkārtoja, un es tam pilnīgi tā, ka tiešām gatavojos. Un tad pienāca šī nedēļas nogale, un tas bija jau priekšpēdējais vakars. Jā, kad bija aizlūgšanas un slavēšanas. Un man sievas laik teica, ka te būs tas brīdis, ka man būs jāprasa. Un iznāca priekšā mācītājs Oskars, un sāka lūgt lūgšanu. Man sieva piebakstīja pie sāna tagad. Un tas man bija tā kā pilnīgi sacensībās, teiksim, kad viegli atletikā skriešanā, kad ir tas šāviens gaisā. Tas man bija tā kā tas šāviens gaisā. Es nodūru savu galvu un es sāku lūgt. Un es tiešām lūdzu Dievam. Es tā lūdzu, tā kā bērns konfekšu veiklā, kurš ir ieraudzījis to konfektu, kuru viņam vajag. Un es tā lūdzu Dievam, lai, ja viņš ir, tad lai viņš parādās tagad. Jo man, lai es noticētu, es vairs nebiju tik skeptisks, biju atvērts. Es tiešām tam biju atvērts, tā idejai, ka Dievs ir. Bet man vajadzēja sajust, man vajadzēja redzēt, man vajadzēja dzirdēt, man vajadzēja kaut ko. Un es lūdzu, un tur bija 100 cilvēku kaut kur apkārt, bija pilna zāle ar cilvēkiem. Un aiztiesot acis ir tums, bet pēkšņi viss palika balts, viss palika gaišs.
es jūtu, ka es vairs neesmu tajā telpā, jo es dzirdēju Oskaru, es dzirdēju slavēšanas mūziku, bet viņi bija ļoti tālu no manis tajā brīdī, ļoti tāls. Viņi dzirdēja, bet es biju ļoti tāls, nejūtu savu sievu sev blakus. Es nejūtos tajā telpā vairāk, es nebiju tajā telpā vairāk. Un es sajūtu tādu siltumu, tādu mieru, es sajūtos tik labi. Tik ļoti labi, es tik mierīgs, es pat nevaru aprakstīt tās sajūtas, es biju tiešām vienkārši kaut kas neaprakstāms, tik eiforisks, bet tāpat laikā es jūtu, ka tie cilvēki vairāk, kas man bija apkārt, viņi tur nebija, viņi nebija tur vairāk, bet es jūtu kādu klātbūtni, to jūtu ļoti spēcīgi, tā kā es neko neredzēju, viss bija balts, bet es jūtu, ka man kāds ir blakus, un tas miers, tas siltums, tā laime, ka tas nāk tieši no šī kāda, kas man bija blakus tajā brīdī. Un es to izjūtu vēl spēcīgāk nekā, es nezinu, tā kā es šobrīd turot telefonu rokā ierunāju šo ziņojumu. Bet es kaut kā mazliet no tā visa nobijos, un es atrāvu savus acis vaļā, un tur es biju, turpat. Un es nezinu, kas notika, un man vienkārši sāka gāzties asaras, un es nevarēju nomierināties. Es izskrēju ārā uzsmeķēt, lai nomierinātos, uzsmeķēju vienu cigareti, nekas nepalīdzēja, nenomierinājos, uzsmeķēju otru cigareti, nepalīdzēja. Vienkārši asaras gāzās, emocijas, nenormālākās. Es nebiju skumjš, man nebija nekas slikts noticis, bet vienkārši emocijas man pārņēma. Un es nesapratu, kas bija noticis, vai sievai neko neteica, nevienam neko neteica. Es teicu, ka kaut kas notika, bet es runāšu par to tagad, kad es būšu gatavs par to runāt. Un sieva mums laiku bakstīja, pastāst, kas bija, kas notika. Un es teicu, ka nē, es neteikšu. Es nezinu, kas bija, es nesaprotu, kas bija. Kaut kad izstāstīšu. Nākošajā dienā bija liecības, un es biju pārliecināts, ka es neiešu neko stāstīt, jo uzstīs par jukušu. Man nebūs nekas, ko stāstāms, jo es zinu, ka neviens to neuztvers ar pilnu. Tādēļ es domāju, es to pagaidām paturēšu pie sevis, mēģināšu apstrādāt. Un man pat grupas vadītājs Imants Bakstī arī teica, izēj pastāst, kas tev bija. Es teicu, ka nē. Un tad izgāja viena draudzes arī māsa priekšā un sāk stāstīt savu liecību. Un es klausos, ka tā liecība tik ļoti līdzīga tam, ko es piedzīvoju. Domāju, dīvaini, bet labi, sakatība. Izgāja vēl viena māsa priekšā un arī sāk stāstīt kaut ko ļoti līdzīgu. Tad es sapratu, ka tā nevar būt vienkārši sakatība. Un es vienkārši piecēlos, es pat nebiju domājis par to. Es negribēju runāt, bet es vienkārši piecēlos, izgāju priekšā, paņēmu mikrofonu, sāku stāstīt savu liecību. Un man pēc tam vēl nāca cilvēki klāt un teica, ka viņi arī piedzīvojuši tieši to pašu. Pēc tā viss jau vairāk nevar atgriezties savā vecajā ikdienā. Jo es uzzināju patiesību. Mīļais debesu Tēvs, paldies par Tavu gaismu, kas izgaismo visu tumsu. Tumsu, kas ir mūsos, mūsu sirdīs, ka Tevī viss top gaišs un tumsā atkāpjās. Paldies par šo lielo žēlastību un dāvanu, ko Tu mums dāvā katram. Palīdz mums to satvert un palīdz mums iziet laukā no tām tumsām, kurās mēs katrs kādos brīžos vai savos dzīves posmos atrodamies. Mīļais Jēzus, lūdzu Tavu žēlastību pie katra šodien. Pieskaries pie katra sirdī, kas jūtas, ka ir nonācis kādā tumsā vai kurš ir apmaldījies, jā, Kungs.
Es lūdzu Tavu žēlastību un klātbūtni, lai Tavu gaisma atspīd šo cilvēku dzīvēs un lai Tavu glābjošā roka izved viņus laukā no šīs tumsas Tavā gaismā, lai Tavs vārds tiek pagodināts pie katras situācijas un dzīves. Es lūdzu, stiprini mūsu katru šajā dienā un palīdz mums raudzīties uz Tevi, Jēzu. Un paldies Tev, ka Tu mums vienmēr esi līdzās, ka Tu vienmēr esi blakus. Palīdz mums paļauties uz Tevi un iet kopā Jēzus vārdā. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.